Barons. Arī Barons atzīmēs 2 punktus. Iet cauri, neiet cauri, atspēl Senkānam. Senkāns no groza apakšas. Tagad caurgainā mētri iet cauri un gūts 2 punktus ar sodu. Līdz ar to izvirza Zemgala vadībā. Caurgainā atspēlē pilnīgi brīvumu Feldmanim, kurš no stūra ir precīzs. Iet garām un iemet 2 punktus ar sodu. Sakot, salīdzinot ar pagājušo sezonu, Barons ultru skaits noteikti ir sarucis. Nu, bet iet cauri un gūs 2 punktus no apakšas. Šlesers iet cauri. Mēģināja iespēlēt Helmanim, bet Helmaņa rokas nebija tik veikls, lai noķertu šo piespēli. Un iet pats cauri, met pa grozu un ir precīzs. Atspēlē tagad Helmanim. Helmanis Sirsniņš no tālās distances ir precīzs Sirsniņam. Neveiksmīgs Zemgals uzbrukums, Reiksdēls no tālās distances ir precīzs. Atspēlē Timermanim, Timermans no tālās distances ir, protams, ir precīzs. Vairākas reizes tagad Rozīts iespēlē Bāmbim groza apakšā, kurš aizmet garām no apakšas 2 reizes pēc kārtas. Iet cauri un viņi nobloķē Uvis Helmans. Jā, Uvis Helmans reti, kad bloķē metienus. Tagad Bāmbs atkal, elegants pagrieziens ap savu asi un 2 punktu no apakšas. Raimonds Feldmans. Un Zorins beidzot būs punkts arī no spēles. Un 2 punktu ar sodu. Beidzot veiksmīgi epizodi. Feldmans iet cauri. Un iemet 2 punktus. Un jādomā, ka ātrāk vai vēlāk laukumā pa galu līniju. Ietrēc bumbu no augšas. Cauri, mēģina pats. Kārtējo reizi. Šoreiz gan nesekmīgi. Un Uvis Helmans atguva jau zaudētu bumbu. Spiežās uz grozu, izmet āķu metienu un iemet. Ar 2 ļoti tālu 2-punktnieku. Veidrīts ar cīņas par atgūst bumbu un piespēlē Ivaram Timermanim, kurš gūs 2 punktus caurgalsnēm gan Jaunats līga šeit pat no Daugavas Sportnam, kur Daugavas Sportnam komanda uzņems Vētra komandu. Uvis Helmans iemet 3 punktus gandrīz pēdējā sekundē, 80 pret 54 spēle ir noslēgusies.